Kas ir kvartils? Kvartils ir 25% no datiem. Lai uzzīmētu kāds diagrammu un aprēķinātu kvartilus, mēs sakārtojam skaitļus augošā secībā no 1 uz augšu pa lielākam skaitlim. Tad mēs atrodam šī skaitļa mediānu, jeb vidusskaitli. Ja mums ir pāri skaitļa virkne, tas nozīmē, ka ir nevis piemēram 5 skaitļi, bet ir 6 skaitļi. Tad mēs saskaitām divus vidējos skaitļus un tos dala ar 2. Piemēram, man ir virkne 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tad es ņemu 3, saskaitu ar 4 un izdalu ar 2. Tā man būs kvartila 2, kas ir 50% no visas datu kopas. Kvartila 1, 25%, tas būtu tās kreisās puses vidējais skaitlis, ja mēs ņemam to kā jaunu. Un kvartila 3 ir otras puses vidējais skaitlis, tie ir 75% dati. Galvenais, ko piefiksēt, ir sakārtot datus augošā secībā.